Sveiki! Mani sauc Kārlis Apulups, un šis ir ikdienas podkāsts par drošību, kas tapis sadarbībā ar Drošības profesionāļu asociāciju un biznesa augstskolas turību komunikācijas radošo telpu Digicom. Podkāstā runājam par kiberdrošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un fiziskās drošības tēmām. Mēs runājam par detaļām, jo tām ir nozīme. Tās glābj cilvēku dzīvības un pasargā mūs no nelaimēm. Šis ir pirmais raidījums, un pirmajā raidījumā mēs tiekamies ar Drošības profesionāļu asociācijas biedriem Ingu Ezarosi. Sveiki, Inga! Sveiki! Un Mārtiņu Melni. Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti! Un, kā jau mēs minējām, tad Drošības profesionāļu asociācija, un mēs pastāstīsim arī, tad, ko šī asociācija dara, bet pirms mēs stāstam par asociāciju, es gribētu, lai mūsu arī viesi studijā iepazīstina ar sevi, un Mārtiņ, tu varētu pastāstīt, ar ko tu nodarbojies un kāpēc tu esi Drošības profesionāļu asociācijā. Jā, sveicināti! Mani sauc Mārtiņš Melnis, jā, es Drošības profesionāļu asociācijā esmu viens no dibinātājiem. Tātad esmu Drošības profesionāļu asociācijas valdē. Ikdienā nodarbojos ar, esmu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas drošības daļas vadītājs. Nu jau vairāk kā 5 gadi atbildu par ārstniecības iestādes drošības jautājumiem, sākot ar apsardzi, beidzot ar ārkārtas situāciju pārvaldību un darba aizsardzību. Pašā drošības nozarē nu jau būs 12 gadi, jā, un pēdējais 7 ir pavadīti publiskajā sektorā. Tad Covid laikā tu esi bijis arī patiesībā frontē, jā? Nu, tā var teikt, jā, kad esam cīnījušies, un mūsu uzdevums ir atvieglot medpersonālam un pacientiem šo dzīvi slimnīcā, pielāgojot dažādas drošības risinājumus, tā skaitā nodrošinot kārtību un uzturot šos visus procesus. Un Inga, tu arī mums esi no drošības nozares, bet kāds ir tavs specializācijas lauciņš un ar ko tu nodarbojies? Jā, pēdējos 11 gadus darbojos darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. 10 gadus strādāju kā darba aizsardzības vecākā speciālista uzņēmumā, bet jau tūliņ būs 1. gads, kā vadu kompetentajā institūcijā savu darba aizsardzības speciālistu komandu. Un mēs esam šodien tā zīmīgi arī, protams, savākušies no Drošības profesionāļu asociācijas, tieši lai parunātu arī par šiem drošības jautājumiem. Un loģiski mūsu klausītājiem gan jau jautājums ir, kas ir Drošības profesionāļu asociācija, ko tā dara un kad viņa ir dibināta un kāpēc es par viņu varbūt neko nezinu. Tad nelielam ieskatam, biogrāfiski mūsu asociācija ir dibināta 21. gada martā, ja nemaldos oficiāli. Un šobrīd, tātad decembrī, mēs jau esam vairāku 10 biedru sastāvā, kur mēs pārstāvam 4 IT drošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un apsardzes fiziskās drošības spektrus, faktiski apvienojot visu plašo drošību. Mārtiņ, pastāsti, kāpēc tev liekas, kāpēc šāda asociācija bija vajadzīga, ja mēs zinām, ka Latvijā jau ir vairākas ar drošību saistītas asociācijas? Jā, ideja izveidojās 3 domu biedriem, kur viens ir arī Kārlis Apulups un 3. tātad ir Artūrs Āmers. Mēs esam 3 valdē. Ideja radās veidot šādu asociāciju, jo skatoties uz drošības nozari, principā pēdējos 20 gadus kopš Latvija, teiksim, tā ir neatkarīga arī, šī nozare sāk attīstīties. Pārsvarā šo nozari pārvaldīja uzņēmuma asociācijas, teiksim tā. Un ļoti bieži saskārāmies ar situācijām, kad patiesībā mēs kā pakalpojumu pasūtītāji dodamies uz dažādiem semināriem, apmācībām un dažādiem pasākumiem, kur šos pasākumus vada, organizē un stāsta, kā pareizi iepirkt pakalpojumu tieši uzņēmuma pārstāvji, kas lika uzdot to būtiskāko jautājumu, vai tā ir pareizi, un vai patiešām mūsu sabiedrībā un drošības nozarē kopumā nav pieejami speciālisti, kuri nav tieši atkarīgi no uzņēmuma kā tāda. Teiksim, zinot to, ka sabiedrībā un kopumā ir zinām daudz drošības profesionāļi, kas ir izmācījušies, ieguvuši izglītību un ļoti daudz gadus jau strādā drošībā, radās šī ideja, kad ir jāveido profesionāļu asociācija, kas ir pilnīgi neatkarīga no uzņēmumiem, un attiecīgi pieaicinot šos biedrus, kolēģus, domu biedrus,
veidojās arī šī asociācija, un mūsu tā galvenā vīzija ir izglītot sabiedrību, palīdzēt pakalpojumu ņēmējiem saprast, kā var drošību nodrošināt ne tikai uzklausot pakalpojumu, teiksim, sniedzēju viedokli. Inga, tu asociācijai pievienojies salīdzinoši nesen. Pastāsti, kāda bija tava motivācija, kāpēc tu vēlējies iestāties, un vai darba aizsardzībā arī ir līdzīga situācija, kā Mārtiņš raksturoja? Protams, asociācija, kurā darbojās cilvēki, kuriem šī nozara ir svarīga, bija lielākais motivators, kāpēc es vispār izdomāju iestāties, jo asociācijas nozares pārstāvji, tie ir tie cilvēki, kuriem šis darbs vai šī nozara ir sirdslieta, nevis vienkārši, teiksim, tas, ar ko viņi ikdienā nodarbojās, tas ir pavisam cita līmeņa ieguldījums nākotnē, un es uzskatu, ka tieši tie cilvēki, kuri nozarē darbojās ar sirdi, spēs šo nozari attīstīt un pacelt citā kvalitātē, jo pēdējo gadu šis Covids, vērojams, kad šai nozarei jāiet no šīs birokrātiskā ceļa mazliet savādāk. Jā, tātad šī vispasaules Covid ietekme vērojam arī darba aizsardzībā un citās drošības nozarēs. Labi, mēs, piemēram, Mārtiņš teica, ka šo te asociāciju tad vajadzēja dibināt, tāpēc, ka, kā saka, pasūtītājiem nav pārstāvi, bet kas ir tā galvenā problēma, varbūt, nezinu, Mārtiņa, Inga, jūs varbūt varat atbildēt katrs par savu, bet kas ir vēl no tā, kas izriet par to problēmu, kas ir tā galvenā problēma, kāpēc to pasūtītāju vajag pārstāvēt, kas līdz šim nav bijis pārstāvēts? Jā, komentējot, varbūt atbildot uz tavu jautājumu, šī arī ir būtisks apstākļus, kāpēc veidojās asociācija, jo es, piemēram, viens kā drošības dienesta vadītājs Stradiņas slimnīcā nespēja ietekmēt nozari kopumā. Man nav iespēja aiziet pie likumdevējiem un pateikt, ka, klausieties, mēs darām kaut ko ne tajā virzienā, vajadzētu mainīt. Un šis ir tas solis un instruments, leģitīms instruments, kā mēs, kā asociācija, pieaicinot dažādas jomas profesionāļus, virzam šo domu jau tālāk, lai sakārtotu arī veiktu izmaiņas normatīvajos aktos un to nozari virzītu pareizajā virzienā. Teiksim tā. Es nesaku, ka patreiz nozara neiet pareizajā virzienā, noteikti atskatoties kāds 10-15 gadus atpakaļ bija sliktāka situācija, nozare pamazām sakārtojās, bet ir jāsaprot būtisks aspekts, diskutējot, piemēram, pie likumdevēja varās pie galda, diskutējot pretī ir tikai normatīvu aktu radītājs un pārdevējs, sauksim tā, apsardzes kompānijas, kuru viens no pamatu uzdevumiem ir bizness, tad ir pietrūkst tas neatkarīgais viedoklis, kā drošības profesionāļi, kas pasaka, kurā brīdī mēs šo normatīvu aktu vai šo drošības nozari jau virzam par daudz labu uzņēmēju darbībai, un vai šajā brīdī sabiedrība nevar ciest arī ar kādu drošības apdraudējumu. Viens no piemēriem, ja mēs samazinām kādas prasības apsardzes kompānijām, tad rēķinamies ar to, ka mēs kā sabiedrība zaudējam kaut kādā mērā drošības garantu, jo ja apsardzes kompānijai būs vieglāk un vienkāršāk iegūt, piemēram, apsardzes darbinieks bez apsardzes certifikātiem, un mēs to leģitimizēsim, kad apsardzes darbiniekam nav jāaiziet, piemēram, tūcīņa, tad es kā sabiedrības pārstāvis uzreiz ciešu ar to, ka, ieejot kaut vai tirdzniecības centrā vai masu pasākumos, kas ir būtiski, šie apsardzes pakalpojums sniedzēja darbinieki nezinās pat kā atvairīt kādus uzbrukumus vai konfliktus, kas ir izveidojušies, tad mēs kā sabiedrība ciešam kopumā. Un šis bija tas būtiskais apstākļus, kāpēc ir jāveido asociācija un kāpēc ir jāpalīdz pareizajā virzienā doties. Inga, tu piekrīti? Pilnīgi piekrītu.
Bet tu tomēr ikdienā pārstāvi, vai strādā uzņēmumā, kas tieši sniedz šos pakalpojumus, kā Mārtiņš saka, pārdevēja pusē. Ja? Kā salāgot šo drošības profesionāļa viedokli vai nostāju ar uzņēmēju darbības vajadzībām vai biznesa ērtību, teiksim tā? Strādājot uzņēmuma pusē, kā tu saki, ja, tad šis redzes loks viņš paplašinās tādā veidā, kad savā ikdienā es strādāju ar dažādām nozarēm. Ja, piemēram, darba aizsardzības speciālists, kurš strādā vienā uzņēmumā, viņš ļoti labi pārzina vienu nozari, ja, tad strādājot uzņēmuma pusē, tātad šīs nozares tiek vairāk pārklātas. Un tad ir vieglāk saprast, piemēram, no šī normatīvā akta puses, ja, par šīm specifikām, kurā nozarē, kurā uzņēmuma klienta pārstāvim, kā tad ir vieglāk pielāgot šos normatīvos aktus. Ja. Jo, protams, nozares ir dažādas, šie normatīvie akti, viņi kaut kur ir universāli un izveidoti tā, lai viņi tik pielāgotu katram uzņēmumam, bet ir, protams, arī tādas nozares, kas, piemēram, meža strādi, ja, vai būvniecības nozara, šīs specifiskās prasības, kur tomēr ir nepieciešams papildus kaut kādas izmaiņas, un kurš gan vislabāk šīs izmaiņas varētu, teiksim, ieteikt šiem nevis uzņēmumiem, bet valsts institūcijām, kā tikai tie, kas šajā nozarē darbojās. Ja. Tā kā nozaru pārstāvi ir vislielākais, teiksim, palīgs valsts institūcijām šo normatīvo aktu izmaiņām. Jā, būtiski es gribēju arī pieminēt, ka asociācijas mērķis un mūsu mērķis nav likvidēt nozari. Mūsu mērķis ir patiesībā palīdzēt nozarei attīstīties un augt, celt nozares līmeni, teiksim tā, jo skaidrs, ka mēs kā sabiedrība nevaram iztikt bez šo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu. Tas ir pilnīgi pašsaprotami un tā normāli valsts arī attīstās, bet ir jāsaprot, ir jābūt balansam starp biznesa interesēm un sabiedrības interesēm. Un tad mēs esam, teiksim, mūsu asociācija patreiz vairāk strādā tieši tajā sabiedrības intereses labā, lai saprastu, ka mēs esam vienā līdzsvarā un dodamies pareizajā virzienā. Inga, tu līdz šim esi bijusi, es saprotu, arī šajā darba aizsardzības kompetento iestāžu, kā pareizi, institūciju pārstāvi pusē. Kas ir šobrīd varbūt tās aktualitātes darba aizsardzībā? Covid, protams, mēs zinām, mums ir ļoti daudz ietekmējis, ja? un skaidrs, ka kādu laiku mēs noteikti vēl ar to visu dzīvosim, bet, ja mēs runājam par jau sen piesaukto jauno normālo vai jauno realitāti, tad kas, ja mēs raugamies priekšu, kas būs tas izaicinājums, kas ir tas, ar ko būs jāstrādā darba aizsardzības speciālistiem? Ņemot vērā pēdējo gadu notikumus, viennozīmīgi var pateikt, ka tā ir digitalizācija. Uzņēmumi arvien vairāk meklē iespējas, kā digitalizēt kaut kādus procesus, jo tie, kas strādā darba aizsardzībā, ļoti labi zina, ka darba aizsardzība tas ir vesels dokumentu mapīte, ja, bet šobrīd uzņēmumi ļoti lielu uzmanību pievērš tam, kā apmācīt darbiniekus attālināti, kā digitalizēt un pāraudzīt šos ar darba aizsardzību saistītos procesus. Ja. Tā kā, principā, tā ir šā brīža aktualitāte, kas nozarē ir ļoti, ļoti aktualizējusies. Mārtiņa, apsardzē, kas šobrīd ir aktuāli? Es teiktu tā, ka apsardzei patreiz būtiski ir tas, ko tu iepriekš minēji, kā frontes līnija. Ļoti daudz apsardzes pakalpojums patreiz tiek izmantots tieši kontrolēm saistībā ar Covid certifikātu pārbaudēm. Visi lielie tirdzniecības centri, masu pasākumi un cik viņi var notikt patreiz biroja ēkas un visur attiecīgi tiek iepirkts šis apsardzes pakalpojums. Šis ir tas būtiskais apstākļis. Otrs ir būtiskā problēma, teiksim tā, ir patiesībā cilvēku resursu trūkums, jo tas ir milzīgi jūtams arī tagad, cik ļoti trūkst drošības pakalpojumu sniedzējiem cilvēku resursu, un attiecīgi šī pakalpojuma kvalitāte krītās, kaut arī cenas aug,
un attiecīgi šie ir tie būtiskākie apstākļi, pie kā patreiz ir jāstrādā. Plus, šajā frontes līnijā ļoti bieži ir izveidojis konflikti. Agresivitātes no šiem apmeklētājiem, agresivitāte varbūt sabiedrībā kopumā arī sociālajos tīklos, un tad attiecīgi drošības pakalpojumu sniedzēji cenšas strādāt, lai uzlabotu šo situāciju, mazinātu šos konfliktus jau šajā frontes līnijā un izskaidrotu sabiedrībai, kāpēc tas vispār notiek, kāpēc tas ir nepieciešams mums kopumā. Vienu tādu interesantu ideju, manuprāt, es pametīšu jums abiem tagad. Mārtiņ, tu slimnīcā arī atbildi par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem. Tev varbūt būs iespēja tad, šo te horizontālo pāreju starp nozarēm pakomentēt. Bet viens tāds jautājums. Vai jums nešķiet, ka darba aizsardzības, teiksim, prasības un normatīvais regulējums ir daudz, attīstītāks, plašāks, ja mēs zinām, ka, piemēram, ir krimināla likuma, ja nemaldos 146. pants, kas pasaka, ka par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu darba aizsardzības speciālists var arī sēdēt cietumā. Ja? Un, piemēram, arī šajā Maksimas traģēdijā darba aizsardzības speciālists bija arī viens no tiem, kas bija apsūdzēto soli. Ja? Tad jautājums, mēs zinām, vismaz no publiskās informācijas arī, ka tur tomēr bija diezgan daudz arī apsardzes pārkāpumi vai problēmas, ja, ka šīs trauksmes tika atslēgtas un faktiski apsardzes darbinieks pēc būtības nespēja konstatēt, kas tur notiek. Kā tev liekas, Mārtiņa, Inga, vai nav tā, ka mēs patiesībā šajā drošībā kaut kādus tādus dubultos standartus varbūt piemērojam, ka mēs darba aizsardzībā prasam ļoti daudz un varbūt viņi pat ir savā ziņā birokrātiska, bet šajā apsardzē mēs tieši nolaižam šos standartus vai diezgan esam atvēruši to pakalpojumu bez tāda nosacītas baigajām prasībām, ja? Un kad sanāk tā, ka patiesībā tie, kas to drošību nodrošina, šie apsargi, ka viņi patiesībā baigi nemaz neuzņemās atbildību likuma priekšā un līdz ar to arī apsardzes komersanti. Jā, Kārli, tu iezīmēji tieši to būtisko, kāpēc arī mēs esam drošības profesionāļu asociācija. Asociācija ir šie 4 bloki un uzskatām, domāju, ka arī mūsu visi biedri to uzskata, ka drošību nevar izraut no konteksta. Mēs vairs mūsdienās neiepērkam apsardzes pakalpojumu, lai mums apsardzes darbinieks spaidītu, piemēram, pogu un atvērtu barjeru autostāvvietai. To pirmkārt var nodrošināt tehniskie līdzekļi, gan numuru nolasīšanas kameras, gan daži citi risinājumi. Un mēs kopumā iepērkam drošības pakalpojumu, rēķinoties ar to, ka, ja es iztēlojos, kad man ir šis fiziskās apsardzes pakalpojums iepirkts, es rēķinos, ka man šis apsargs punkts 1 palīdzēs šajās nestandarta situācijās ar agresīviem apmeklētājiem, pacientiem vai ko citu. Otrs, viņš veicot šīs apgaitas pamanīs bīstamības, kā piemēram tagad ļoti aktuāli apledojušas ietves, bīstamas lāstekas vai kas. Arī šādā kontekstā apsardzes darbinieks var palīdzēt mazināt to apdraudējumu šiem pacientiem un piederīgajiem. Un trešais patiesībā, ko tu arī uzsvēri, ir šī ārkārtas situāciju pārvaldība. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs izglītotu šos drošības personālu, lai viņš spētu adekvāti reaģēt. Arī tavā pieminētajā traģēdijā drošības personāls reaģēja tā, kā viņš prata tajā brīdī. Protams, ir diskusija, vai tas bija pareizi vai nē, bet nav noslēpums, ka Stradiņas slimnīcā, ja es nekļūdos, pirms 3 gadiem bija pilnīga slimnīcas evakuācija arī, un arī šajos procesos mēs identificējām trūkumus, kā piemēram apsardzes personāla apmācības vairāk ārkārtas situācijās un dažas citi risinājumi sadarbība ar glābšanas dienestiem, un šis viss ir jāstiprina, un to, ko tu minēji, ja darba aizsardzībā mums ir stingri regulējumi, un mēs šo nozari cenšamies patiesībā visu laiku turēt tādā augstā līmenī, nenolaist zemāk, tad apsardzes nozarē atkal ir pretēji. Šie apsardzes pakalpojumu komersanti mēģina šai nozarei atvieglot prasības, jo, kā es minēju, viņiem trūkst personāla. Bet te ir jāsaprot, kurā brīdī mēs jau pazaudējam to fokusu kā kvalitatīvs drošības personāls. Un šis ir virziens, uz ko būtiski vajadzētu strādāt, sadarbībā arī ar skatoties pieredzi no ārvalstīm, tad attiecīgi kā mēs
ko mēs saprotam ar drošības pakalpojumus. Kā es uzsveru, tas vairs nav un tas vairs nekad nebūs tikai apsardzes darbinieks. Tas ir drošības pakalpojums kā kopums. Gan profesionāls, kas var palīdzēt apmācībās, gan profesionāls, kas var identificēt riskus, gan fiziski darbinieks, kas spēj reaģēt uz šīm trauksmēm. Inga, pēc šī Maksimas traģēdijas, vai notika kaut kādas būtiskas izmaiņas darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumos, kas tieši atsaucās uz šiem pieredzes, ko mēs guvām no Maksimas? Protams, Maksimas traģēdija deva tādu, ja var teikt, negatīvu grūdienu, ja, kā rezultātā tika pārskatīti dažādi normatīvi akti, un viens no tiem bija šie ugunsdrošības noteikumu maiņa, kas jau bija, kam jau bija sen jau pienācis laiks kaut ko mainīt šajā te nozarē, bet tad šie te normatīvi akti tika grozīti, un es gribu teikt, piekrist tam, ko teica Mārtiņš, kad visa pamatā ir darbinieku zināšanas, kvalitatīva apmācība, un tikai tad, ja tas darbinieks ir kvalitatīvi apmācīts un viņam ir zināšanas ne tikai darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, bet arī kā viņam ir jārīkojās šajās te krīzes situācijās, tikai tad mēs varam runāt par tādām lietām kā par drošību, kā par klientu drošību, cilvēku drošību, jo ja tas cilvēks nezin, vai viņš krīzes situācijā, viņš apjūk un viņš nezin, kā viņam rīkoties, tad neviens normatīvais akts nepasargās no šīm traģēdijām. Šķiet, ka drošība, laikam arī atšķiroties no citiem normatīvu aktu kopumiem, kā saka, nozarē tiek rakstīta arī ar asinīm. Un visas šīs mācības, ko mēs gūstam, vienmēr arī ļoti iespaido mūsu. Mārtiņš jau iepriekš pieminēja šo Stradiņas slimnīcas evakuāciju. Es Mārtiņam pajautāšu arī pēc brīža par to pastāstīt, varbūt vairāk, kādas bija tās galvenās atziņas, bet tāds nesens notikums, kas atkal mums atgādina par to, ka mums kaut kas tomēr nav sakārtots līdz galam, ir šī Mērķeļa ielas nelegālās viesnīcas ugunsgrēks, ja, kur faktiski atklājās, ka šis hotelis, nezinu, kā mēs viņu varētu nosaukt, bija tur izveidots nelegāli, ja, bija klāji ugunsdrošības pārkāpumi, un atkal, kā sakam, atklājās, ka nemaz pašvaldība nespēja fiksēt šādus gadījumus pirms tam, ja, atklājās visādi trūkumi procesā. Kā mēs varam nonākt līdz tam, ka mēs nevis normatīvos aktus grozam tikai post factum, ja, kad mēs esam atkal zaudējuši cilvēku dzīvības, bet kā nonākt līdz tam, ka mēs preventīvi jau spējam identificēt kaut kādas problēmas sabiedrībā, normatīvajos aktos, kaut kādās mūsu procedūrās un strādāt uz to, lai mēs vispār nepieļautu, ka šīs nāves pienāk. Mārtiņ, Inga, kā jums liekas? Es gribētu teikt, ka tas ir vispār tāds sabiedrības zināšanu līmeņa paaugstināšana, jo mēs ļoti labi zinām, ja, piemēram, 10 gadus atpakaļ mēs runājām par to pašu darba aizsardzību un kāda viņa tagad ir, tad tās ir divas nesalīdzināmas lietas, kad ar gadu gaitā arī ar jaunu speciālistu ienākšanu nozarē, tas ir pavisam kaut kas savādāks. Jā, arī es, kad sāku strādāt šajā nozarē, tā attieksme pret sabiedrību bija krietni nesalīdzināma, kāda viņa ir tagad. Arī starptautiski uzņēmumi, viņi lepojās ar to, ka viņiem ir ISO standarti, kvalitātes standarti darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, ja, un tas ir tāds savu veidu arī prestižs, ka tavā uzņēmumā viss ir sakārtots un ka tavā uzņēmumā darbinieki jūtas droši, uzņēmumi skaita dienas, kad cik ilgi viņiem nav notikuši šie nelaimes gadījumi darbā, un es uzskatu, ka tas ir tikai pateicoties tiem cilvēkiem, kuriem ir svarīgi darbinieku drošība un veselība. Un es vienmēr intervijās saku, ka man ir svarīgi
tas, lai tie darbinieki ne tikai sveiki un veseli atnāktu uz darbu, bet arī sveiki un veseli atgrieztos darbā. Un tas ir tā misija tiem visiem speciālistiem, kas šajā nozarē strādā. Jā, pakomentējot, Kārli, to, ko tu arī uzdevi. Būtiski ir saprast arī, kas patiesībā miera apstākļos notiek tagad sabiedrībā, skatoties, spilgts piemērs ir tas, kad stiprināt, ir ļoti sāpīgi skatīties, kad mēs miera laikos piešķiram lielu budžetu, piemēram, aizsardzības resoram. Un to pašu mēs varam attiecināt uz drošību uzņēmumā. Drošība kā tāda patiesībā, ar drošību viss ir kārtībā, ja nekas nenotiek. Tātad jūs par drošību pa lielam pat ikdienā nejūtat un nezināt. Bet tad, kad notiek kāds incidents vai apdraudējums, tad mēs atgriežamies pie jautājuma runāt par drošību. Un šis ir būtiski saprast, kad, kā tu minēji, lai šie riski neiestātos, ikdienā šiem speciālistiem, drošības speciālistiem, kas ir izglītoti savā nozarē, kas saprot šo uzdevumu, šo misiju, strādātu. Tam ļoti bieži uzņēmumiem ir jāsaprot, ka par drošību mēs maksājam par tādu nākotnes vārdā tas tiek darīts, lai mums neiestātos kādi riski. Ja mēs par šo drošību nemaksāsim, neinvestēsim drošības sistēmās, neinvestēsim drošības personālā, vienā brīdī mēs atgriezīsimies pie situācijas, ka ir iestājies šis konkrēta veida risks, un tad atkal apsēdīsimies pie galda un runāsim, kāpēc mums tas iestājās. Bet tas būtiskākais ir saprast preventīvie darbi, ko to arī minēja. Atsaucoties uz tagad aktualitāti par, piemēram, robežu pie Baltkrievijas, jāsaka godīgi, kad mēs šo robežu varējām būvēt jau kopš kļuvām neatkarīgi. Bet tad, kad ir šis apdraudējums, tagad mēs skrienam, tērējam milzīgus līdzekļus un ātri veicam šīs darbības. Skatoties uzņēmē darbībā ir pilnīgi tas pats. Ja uzņēmuma vadītājs saprot, ka par drošību ir jau jāsāk domāt no pirmās dienas, pamazām investējot gan cilvēkos, gan resursos, gan materiāli tehniskajos līdzekļos, es domāju, šis uzņēmums pēc pāris gadiem sapratīs, ka tas ir bijis pareizs virziens un šis līmenis ir turēts diezgan augstu. Mārtiņ, es jau pieminēju par šo Stradiņas slimnīcu. Kas bija tās varbūt galvenās atziņas, cik tu drīkst stāstīt, bet kas bija tās galvenās atziņas no šīs evakuācijas un vēlāk vispār krīzes un ārkārtas situāciju vadības, kas mainījās piegājienā, normatīvos aktos? Būtiski ir saprast, neminēšu konkrētus normatīvos aktus, bet šī situācija izmainīja kopš 90. gadu, man liekas, 91. gadā rakstīta normatīvā akta rīcības scenāriju, un šis konkrēti gadījums iekšlietu ministrijā tika pārunāts, arī devos ar kolēģiem uz Saeimas aizsardzības komisiju, stāstījām par šīm problēmām, un jāsaka tā, ka ir prieks redzēt, ka šie normatīvi ir mainīti. Arī pats iekšlietu resurs ir atzinis, ka ļoti labi, kad mēs esam gājuši šajā virzienā. Kas ir tās būtiskās problēmas, ir apmācību trūkums, jo, kā mēs iepriekš arī minējām, tas ir gan finansiāli sloks, gan arī patiesībā, ja mēs skatāmies uz veselības aprūpes, piemēram, uz slimnīcas darbību, ir medicīnas personālam ir dots primārais uzdevums glābt cilvēku dzīvības. Un, protams, pēc tam sekundāri ir apmācības drošībā un tā tālāk, bet ja mēs paskatāmies ilgtermiņā, arī pareizi rīkoties ārstniecības personai ārkārtas situācijā ir jāprot, lai mazinātu risku šim pacientam. Tās pamat patiesībā lielākās problēmas, kas tika identificētas, ir starp institūciju sadarbība, ko atzina arī ugunsdzēsēji, ko atzina policija, ko atzinām mēs kā iestāde, ko atzina ministrija, kad šajā virzienā ir jāstiprina, ir jāspēj saprast, ko mēs ir jārunā vienā valodā, jo būtiski veselības nozarē, piemēram, ir 3 ārkārtas situāciju dokumenti, teiksim tā, procedūras. Viens tā tad ir ugunsdrošības instrukcija, otrs ir civilās aizsardzības plāns, un kas ir specifiski ārstniecības iestādēm, kas nodrošina neatliekamo palīdzību, ir katastrofu medicīnas plāns. Un jāsaka godīgi, ka katru šo dokumentu pārvalda cita iekšlietu resurs, un katastrofu medicīnas sistēma pārvalda
neatliekamais medicīnas palīdzības dienests. Un tad, kad mēs saliekam šos dokumentus kopā un mums ir šī ārkārtas situācija, tad mēs saprotam, ka mēs runājam par vienu un to pašu, bet citā valodā. Un tāpēc šis bija būtiski arī šo dokumentu koordinācija, apmācības un personāla skatīšanās vienā virzienā, izpratni, teiksim. Paldies, skatītāji! Šis bija ievads mūsu pirmajās sarunās par drošību. Mēs tiksimies katru nedēļu un atgriezīsimies pie diskusijām par drošību. Mums būs katras nedēļas tēma, un cerams, ka jums šīs tēmas būs interesantas. Sekojiet mums līdzi arī Spotify un YouTube kontos, tāpat arī portālā par drošību.lv un dpalv.lv. Tas bija raidījums par drošību no studijas Biznesa augstskolā Turība komunikācijas radošās telpas Digicom. Ar mani studijā bija Inga Ezerose. Paldies, Inga! Un Mārtiņš Mēlnis. Paldies, Mārtiņ! Atā!